So we begin this morning with the most important occupation of our lives. Mēs sāksim šo rītu ar svarīgāko mūsu dzīves aicinājumu. Everything Viss is completed in worship. Viss tiek izpildīts pielūgsmā. Worship is our eternal occupation. Tas ir mūsu mūžīgais aicinājums. Everything is means, and worship is the end purpose of our lives. Tātad pielūgsme ir mūsu dzīves tas gala mērķis. All of our lives we are preparing ourselves to worship God, and many of us are so oblivious to it, we hardly know about this mystery, this truth. Un daudz no mums šo patiesību tā kā aiz nezināšanas vai aiz neuzmanības mēs palaidām no garām to, ka viss mūsu darbību tas mērķis ir šī pielūgsme. From the time we are in the mother's womb to the time we close our eyes in this world should be one long act of worship. Tātad no tā brīža, kad mēs esam mātes klēpī, līdz tam brīdim, kad mēs jau nomirstot aizveram savus acis, visam šim laikam būtu jābūt vienam lielam pielūgsmes aktam. It is the greatest act that a creature can give to the Creator. It is the greatest act. Tātad tas ir tas brīnišķīgākais un būtiskākais, ko radība var savam radītājam sniegt. How many of us are totally ignorant of what worship really is? Un cik daudz no mums patiesībā ir dzīvo neziņā par to, kas īsti pielūgsme ir, pielūgšana. Most of us, when we sit before God, we think we are worshiping Him. Lielākā daļa no mums domā, ja mēs esam vienkārši sēžam Dievu priekšā, ka mēs viņu pielūdzam. Frankly, 90% of Christians are not worshiping. They are only petitioning, give me this, give me that, give me this. And we think that's our lives of prayer. Patiesībā 90% kristiešu nenodarbojas ar pielūgsmu. Mēs vienkārši esam Dievu priekšā un parasti lūdzam, pieprasam kaut ko, prasam sev, dod man to vai kaut ko citu. This morning you're going to have a paradigm shift of what true worship is. Un tātad šajā rītā mēs tādu domāšanas paradigmas maiņu piedzīvosim, kas ir pielūgsme. And it is going to impact all the days of your life. Un tas ietekmēs visus jūsu dzīves dienas. Many of us think we are worshiping. Lielākā daļa mums domā, ka mēs pielūdzam. But God tells us, you worship me, you praise me with your lips, but our hearts are far, far away. Bet Dievs svētos rakstos saka, jūs pielūdzat mani ar savām lūpām, bet jūsu sirds ir tālu no manis. Sometimes even when we sing and play our instruments, God may say something like this, take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sound of your hearts. Tad, kad mēs dziedam, spēlējam savus instrumentus, Dievs iespējams varētu teikt, aizvāciet no manis šo mūziku, šos vārdus. Because there's something much deeper than a lot of noise and melodies. Jo ir kaut kas daudz dziļāks nekā vienkārši daudz trokšņu un melodijas. It is the greatest act that a creature gives the Creator. Tātad tā pielūgsme ir varnākais, brīnišķīgākais akts, ko radība var savam radītājam sniegt. Every relationship that is common to man, father, son, wife, husband, brothers, friendship, you can use for God. Yes. Katras attiecības, kas cilvēkam raksturīgas ar sievām, starp brāļiem, māsām, draugiem, mēs šīs attiecības varam lietot attiecībām ar Dievu. But worship you cannot give any creature, only to God. Bet pielūgsmi mēs nevaram nevienam citam dot kā tikai Dievam. It begins with the first commandment. Tas sāks ar pirmo bausli. It means to worship God and God alone. Tas nozīmē ka būs pielūgts jau Dievu, tikai Dievu. You break the first commandment, you break all the 10 commandments. Tad, ja mēs pārkāpjam pirmo bausli, mēs pārkāpjam visus pārējos bauslis. So when you come to worship, the book of Hebrews tells us, you worship God in reverence and awe. Tagad Vēstulē ebrejiem teikts, ka tu nāc Dievu priekšā, ka pielūdz viņu no visas savas sirds un ar visu savu spēku. With depth and with honor. Ar godu, ar cieņu. We don't go and worship God the way we meet our friends and our brothers and your wives and your children. It is something unique and special of creature to the Creator. Tātad mēs nepielūdzam Dievu, neatiecamies pret viņu tā, kā mēs satiekot savus draugus vai sievu vai bērnus, kā mēs attiecamies pret viņiem. Mēs pilnīgi cits attiecību līmenis. When Padre Pio prepares for the Eucharist, he takes more than an hour just to prepare.
Tātad tēvs pieļauj, kad viņš gatavojās Euharistijas svinēšanai, viņš vairāk kā stundu gatavojās tikai sagatavošanās posms. When I was in the Salesian schools and when I was young, the priest told us not to read any book before the Mass. Kad viņš bija salēziešu klosterī. I was in the Salesian kopienā salēziešu, kad es biju jauns puisis, es salēziešu kopienā biju, un priesteris nekad nelēja. No reading any books. Nekādas grāmatas. Except that which will allow our hearts to rise up, our hearts and our minds to rise up to God. Izņemot tikai to, kas var pacelt mūsu sirdis, mūsu acis uz Dievu. And this morning we are going to experience something radically different. Un šajā rītā mēs piedzīvosim kaut ko būtiski citādāk. And once we understand what true worship is, Un kad mēs sapratīsim, kas ir patiesa pielūgsme, that's when true Christian life begins. tas ir tas brīdis, kad īsti kristiešu dzīve sākās. That is the only thing that will assure us that in heaven too we shall see His face. Tā ir vienīgā lieta, kas mums apstiprina to, ka arī debesīs mēs redzēsim viņu vaigu. Worship on earth is the one that brings us closest to the beatific vision. Un pielūgsme ir tas, kas mūs aizved vistuvāk tādai pārdabiskai redzēšanai. Saint Teresa of Avila and many of the great saints tell us that we rise from stage 1 to 9 levels, to more levels. So that must happen in our worship. We must rise from one level to the other. Svētā Teresa no Avilas un ar citu svētie teikuši, ka mums ir jāpaceļās no tā pielūgsmē. Mums jāpaceļās tajos 9 līmeņos par Dievu pazīšanā, un šajā pielūgsmē tam ir jānotiek. It should be a lifelong pursuit greater than any love that you have for your wife, your husband, your daughters, anything of this world. Tam ir jābūt tādai, tam ir jābūt mūsu tiekšanās uz to visu dzīves garumā, un tam ir jābūt svarīgākam nekā mūsu attiecības ar sievu vai uz citas attiecības. You see, God has created us human beings as tripartite beings. We are body, soul and spirit. Tad Dievs mūs ir radījis kā tādas sastāvā no 3 daļām. Tad mums ir miesa, mums ir gars, mums ir dvēsele. And all of your body, soul and spirit must be engaged in the act of worship. Tātad visām šīm 3 daļām ir jābūt iesaistītam šajā slavēšanas aktā. The psalmist says, all that is within me, praise the Lord. Psalmists saka, viss, kas ir manī, slavē Dievu. What is it that is within me? Kas ir tas, kas ir manī? Who am I? Kas es esmu? How has God created me? Kā Dievs man ir radījis? You must remember that we are first body. Jāatcerās, ka pirms mēs esam miesa. The physical aspect of our being. Tātad mūsu būtības fiziskais aspekts. Our 5 senses. Mūsu 5 smaņas. This body is a perfect instrument to worship God. Tātad šis ķermenis ir perfekts instruments, lai slavētu pielūgtu Dievu. We must engage all our 5 senses into that worship. Tātad mums visas šīs 5 smaņas ir jāiekļauj šajā. Our sight, our touch, our taste. Mūsu garša, rēdze, tausta. Everything must be engaged in it. Everything must be engaged in it. Because we must use now the soul. Tātad tālāk mums jāizmanto mūsu dvēseli. The soul is our intellect. Tātad tas ir intelekts. Our emotions. Mūsu emocijas. And our will. Un mūsu griba. That makes us self-conscious who we are. Tātad griba, kas ļauj mums apzināties, kas mēs esam. That is why God says, love the Lord your God with all your mind. You must engage your intellect. You must think of who God is. You must read the scriptures. You must know His attributes. You must know what He expects. You must know how God wants us to worship Him. Pirmām kārtām, tad mums ir teikts, ka mīl Dievu ar visu savu prātu. Tātad tas nozīmē, ka mums pilnībā jāiesaist savs intelekts. Mums ir jārūpējas, mums ir jālasa svētie raksti, mums ir jādomā, jāsaprot, kas ir Dievs. Un tajā jāiesaistās šī slavēšanā. That is why praise is so important. Tas, kāpēc slavēšana ir tik Some people only keep saying hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's not enough. Halleluja, 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 bet ar to nepietiek. Hallelujah only says praise the Lord. Halleluja vienkārši saka slavējiet. How long are you going to say only praise the Lord? You must start praising Him. Nevar teikt, ka vienkārši slavējiet kungu, bet jāsāk viņš slavēt. So how do you praise Him? Tātad kā jūs viņu slavējat? Well, you should know who God is. Tātad jums pirms jāzina, kas Dievs ir. You must increase your vocabulary of praise. Tātad mums ir jāpieaug tajā mūsu vārdnīcā, tajos vārdos. You must know the attributes of God. Mums ir jāzina Dieva īpašības. Who He is. Kas viņš ir. What He does for us. Ko viņš dara priekš mums. And takes a lot of study. Un tas prasa daudz laika, daudz studiju. If I'm going to talk about your president. Ja es gribētu runāt par jūsu prezidentu. If I'm going to introduce him. Ja es viņu gribētu ar viņu jūs iepazīstināt.
iepriecināt. I better study who he is, what he does, what are his qualities. Jāpapēt, kas viņš ir, ko viņš dara, kāda ir viņa attieksme par kaut kādiem jautājumiem politikā. Brothers, let this be our life pursuit to know who God is. Lai tas ir mūsu dzīves tāds mērķis, saprast, kas Dievs ir, censties saprast. The greatest encyclopedia of knowing God is the Psalms. Read the Psalms. It tells you all about who God is, what he does, how he relates with us, his majesty, his glory. Lieliskākā enciklopēdija, lai iepazītu Dievu, kas viņš ir psalmi, lasiet psalmus, tajā jūs sastapsiet Dievu, kāds viņš ir, ko viņš dara. As soon as you know who God is, and he's so good, he is good, his goodness personified, his love personified, his majesty personified, his omniscience personified. Līdz ko, sorry. Yeah, his goodness personified. Tātad tur var sastapt viņu labumu personificēt. His love personified. Viņa mīlestība personificēt. His majesty personified. Majestāte personificēt. His omniscience personified. He knows everything. Tad visu varēšanu, visu zināšanu. His omnipresent personified. To, ka viņš ir visur klātesošs. He's right here. Viņš ir šeit. In this presence. Šeit ir viņa klātesošs. Two or more are gathered, he's there. Kur 2 vai 3 ir viņa vārdā kopā. See him seated on the throne right here. Redziet viņu sēžam tronī tieši šeit. See him seated in the throne of your heart right here. Redziet viņu sēžam tronī jūsu sirdī. And when you begin to think about who God is, Kad jūs sākat domāt par to, kas Dievs ir, your heart is magnified. jūsu sirds tā kā izplešās. Your vision is sharpened. Jūsu redze sāsinās. The invisible God becomes visible. Hallelujah. Tātad neredzams Dievs kļūst redzams. Halleluja. Say hallelujah. Sakiet halleluja. Once is okay. Vienreiz ir labi, vienreiz drīkst. The most exciting thing in our life should be the worship of our lives. Tātad svarīgākajai, viss lietai, kas mums vairāk pievēlk, ir jābūt šī pielūgsmei. Because God tells us, in his presence is the fullness of joy. Hallelujah. Jo ir teikts, viņa klātbūtnē ir dzīves pārpilnē. And nothing on earth is more exciting when you worship God right. The fullness of joy is in the presence of God. Nekas dzīvē nav vairāk iepriecinoši par to, ka jūs pielūgstat Dievu viņa klātbūtnē. I hope I'm stirring you up this morning. Es ceru, ka es jūs uzmundrinu šajā rītā. For the greatest act that you can give the Lord. Uz lielāko tādu aktu, ko jūs varat sniegt kungam. Worship is not that 1 hour at worship, Eucharist. Worship is not just 1 hour at the Eucharist. Pielūgsme nav tikai tā 1 stunda, kad jūs piedalāties Or 15 minutes in your personal prayer time. vai 15 minūtes jūsu personīgā lūkšanas laikā. Worship has to become 24/7. Tātad pielūgsme ir jākļūst par 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tell one another, your worship should become 24/7. Tad sakiet viens otram, tā vai pielūgsme ir jākļūst 24/7. Tell one another. Sakiet viens otram, jākļūst 24/7. So I expect that we must use our bodies, which is our 5 senses, Tātad es teicu, ka mums jāliek mūsu ķermeņi, kas ir tās 5 smaņas. which means you use your body. Tas nozīmē, mēs lietojam savu You raise ķermeni. up your hands. Mēs ceļam savus rokas. You expand your hearts. Jūs atveriet savus sirdis. When you do this, Kad jūs darat šo, you're praising God. jūs slavējat Dievu. When you do this, Kad jūs to darat, you're trying to catch God's hand. jūs cenšaties satvert Dievu. What happens if I put a gun behind him? Kas notiek, ja jūs What noliekat? will you do? Pistoli man aiz muguras. What will you do if I put my gun? Yeah. So surrender. Padodieties, tā ir padošanās. So when you raise up your hand, you should know why you're raising up your hands. Kad jūs ceļat savus rokas, jums jāzina, kāpēc jūs to darat. When you do this, Kad jūs darat to, your praise is going to God. jūs slavu gods pie Dieva. The movement is from earth to heaven. Tātad tā kustība ir no zemes uz debesīm. Sometimes you must use your hands like this. Dažreiz jūs varat savus rokas turēt šādi. When God gives us something, Kad Dievs mums dod kaut when ko, God blesses us. kad Dievs mums svētī. So there's a time to bless God, Tātad ir laiks slavēt Dievu, and there's a time for God to bless us. tad ir laiks, kad Dievs svētī. So the movement is to heaven and heaven to the earth. Tātad tā kustība ir uz debesīm un no debesīm uz zemi. Scripture tells us about Abraham who lay prostrate before God. You lie down before God. Tad raksts saka par Ābrahāmu, ka viņš nogulās Dievu priekšā. It is the greatest act of submission. Tas ir tāds
viss akts, kurā mēs vairāk tikai sevi padodam. I do it every day of my life. Es to daru katru savu dzīves dienu. I never spend a single day without lying prostrate before God. Es nevienu dienu neesmu pavadījis, ka es nebūtu nogulējis kungu priekšā. It is the most humble position a man can take. Tātad tā ir pati pazemīgākā pozīcija, ko cilvēks var ieņemt. Ultimate fighting champion. You know UFC? Yes? To UFC cīņas. When he's down on the floor, prostrate, that's when he's lost, right? Tātad tas, kurš ir nokritis, kurš ir pie zemes, tas ir brīdis, ka viņš ir zaudējis. So every day let God win over us. Let him be the champion. Katru dienu ļaujiet Dievam uzvarēt pār jums, ļaujiet, lai viņš ir čempions. It is the act of submission to Creator. Tā ir tas pakļaušanās akts radītāja priekšā. Then you dance before the Lord. Dejojiet kungu priekšā. We clap before the Lord. Mēs laukšņam rokas kungu. What is your favorite sports in Latvia? Kāds ir Latvijā populārākais sporta veids? Hokejs. Okay. Who is your champion player? Who is he? Basketball player. Oh, when he does that, you just clap and dance, right? Kad viņš izdara to brīnišķīgi iekāpi, jūs priecājaties sauc. Even the most oldest person acts like a little kid and he just dances, doesn't care what the other feels. Un pat vecākais cilvēks tādos brīžos uzvedās tā kā mazs bērns, viņam nav svarīgi, ko citi domā. But God created the champion. Bet Dievs radīja to čempionu. He allowed the ball to be created. Tad viņš atļāva tam zēnam. The basketball court belongs to him. The basketball court belongs to him. Tas basketball laukums pieder arī Dievam. Isn't he more exciting than your champion? Vai tas nav aizraujošāk nekā tas When did you last dance before the Lord when he does champion things? Kad jūs pēdējo reizi dejojāt Dievu priekšā, kad viņš tas čempionu lietas īstenībā? More than your greatest football player or your basketball player, the greatest champion is when he died on the cross for you. Daudz vairāk nekā labākais futbolists, labākais basketbolists, īstais čempions ir viņš, kad viņš nomira pie krusta par jums. That is real championship. Tā ir īsta līderība, būšana īstam čempionam. Not throwing a little leather ball into a small bowl. Nevis mazs gumijas bumbas iemešana kaut kādā grozā. And you have clapped and danced for this man who puts the leather ball in the Bet jūs bowl. esat laukšanājuši un lekuši tādu vīru, kurš iemet to bumbu. When is the last time you jumped and danced and clapped to the Lord? Kad ir pēdējā reize bijusi, kad jūs kungam esat to darījuši? Come on, let's do it. Hallelujah. So brothers, this morning, are you ready? Vai šajā rītā jūs esat gatavi? But let me finish, body, soul and spirit. When you think about God, Kad jūs domājat par Dievu, all you can think about God is His goodness, jūs visu, ko jūs par viņu domāt, par His viņu majestību, majesty, par viņu majestāti, His love. par viņu I've told mīlestību. you all of that. Esmu par to visu stāstījis. As soon as you think right, Līdz, ko jūs domājat pareizi, your emotions are filled with joy. jūs emocijas piepildās ar prieku. And it's with your emotions that you praise God. Un tās ir tās emocijas, ar kurām jūs Because slavējat Dievu. first you engage your mind. Jo vispirms jūs iedarbināt savu prātu. And when you know how good God is, then you make a decision to worship Jūs Him. pieņemat lēmumu slavēt viņu. Then it is far more exciting and television and a most beautiful woman or whatever, or the latest silver and gold to you because you know how great God is. Tas ir daudz vairāk nekā jebkas, ko jūs varat redzēt televīzijā, skaista sieviete vai daudz brīnišķīgāk par jebkuru zelta sudrabu. Finally is our spirit. We must worship God in the spirit. Un beidzamās, mūsu tā daļa ir gars, mums ir jāpielūdz, kungs ir savu jāpielūdz garā. The spirit is a sanctum sanctorum, the deepest part of our being. Tātad tas gars ir sanctum sanctorum, tātad dziļākā mūsu būtības daļa. That is where God resides in our heart. Tā ir tā vieta, kur Dievs mājo mūsu sirdī. Father, Son and Holy Spirit. Dēls, dēls un svētais gars. Heaven is in our hearts. Debesis ir mūsu sirdī. You don't have to look to heaven, you must look at heaven in your heart. Mums nav jāskatās debesīm, mums jāskatās uz debesīm mūsu sirdīs. When we were baptized, God made our hearts His heaven. When we were Tad baptized, mūsu kristīja, Father, Son and Holy Spirit comes into this temple. dēls, dēls un svētais gars ienāk šajā templī. We are His chapel. Mēs esam viņa kapela. Hallelujah. So we worship Him in spirit. Tātad mēs pielūdzam viņu garā. But it is impossible to access the spirit
Bet ir neiespējami piekļūt garam, unless you put the body and the soul to rest. kamēr jūs nenoliekat atpūtā ķermeni un dvēseli. It is true you must use it, Ir taisnība, ka jūs viņu but it is beyond the capacity of your senses, the capacity of your thinking, and the capacity of your emotion to understand God. Bet saprast Dievu, tas ir pāri jūsu saprātam, pāri jūsu spējām, fiziskajām spējām. That is why God tells us, be still and know that I am God. Tas ir iemesls, kāpēc Dievs saka, esiet mierā un ziniet, ka es esmu Dievs. So it is true we must praise Him with our voices and our intellect and our emotions. Tātad, bet tā ir patiesība, mums jāslavē viņu ar savu balsi, ar savu intelektu, ar savām emocijām. But that is only outer court worship. That is only outer court worship. The three courts of the temple, first, second, third. The place. Templī, tā ir tikai tā ārējā pielūgšana templi, tie ārējie trīs. There has to be a progression in your worship. Jūsu pielūgšanā ir jābūt tam progresam. We begin with saying, come, let's praise the Lord. You talk to one another, come on, start Mēs praising. sākam to, ka mēs nākam viens otru, slavēsim kungu, sākam viens otram to. It's the exaltation of worshiping. Tas ir. Exaltation. When the praise and worship said, come on, what are you doing? Come on, praise God, hallelujah, let's go. Tā ir tāda. Yes. So let's go, right? Jā, mēs viens otru uzmanību. But then that is not enough. Bet ar to nepietiek. Now you must praise Him. Tagad mums jāslavē viņš. Engage your hearts. Jāiesaist savus There has to be a lot of noise. Tad mēs Joyful noise. daudz trokšņa, priecīgi trokšņa. But then slowly it should be soft melody. Un pamazām, bet tad tam pamazām jāpārvēršas par maigu melodiju. Because from the outer court you are coming into the middle court. Jo no tā ārējā apli jūs ienākat vidējā aplī. You are leaving the world behind you. Jūs atstājat pasauli aiz sevis. You are crossing the curtain. You are opening the first curtain and coming into the middle. The curtain, you know the temple had three courts. Tad templī bija tas tie trīs pagalmi, jā, tad tu atstāji to vienu pagalmu un ieiet nāk. Because too much noise outside. Pārāk daudz trokšņu tur ārā. Some people are only used to noisy worship. Daži cilvēki ir pieraduši tikai pie šīs They always want skaļās headphones in the ears to worship. Tur gan izvajadzīgs austiņas vai aizbāžņi, lai izturētu to slavēšanu. They always want great music to worship. They always want a lot of Vienmēr grib music. daudz mūzikas, But we must go beyond that. bet mums jāiet tālāk par to. You must leave the world behind. Mums jāatstāj pasaulē aiz muguras. Enter into the middle court. Tātad ieemitē vidējā pagalmā. And there offer your sacrifice. Un tad piedāvājiet savu upuri. Even there you should not be satisfied. Bet šeit ar šo jums arī nevajadzētu Then pietikt. you walk to the other curtain, which is a very thick curtain. Un tagad jūs ejat tajā nākamajā pagalmā. Very few people come there. Tikai daži cilvēki tur nonāk. And then you pull that thick curtain. The thick curtain. Tā, tad tos priekškars, jūs pavelkat to priekškaru, kas tur ir, kas atdala tos pagalmus. Studies of the thick curtain tells us it's so thick that you need, even two tractors cannot tear it. Even two tractors cannot tear the big thick curtain. It's that thick. Tur bija tik biezs tas aizskars, ka pat ar traktoru viņi nevarētu saraut. So to enter into the deep spiritual worship, it takes a lot of self-discipline. Tātad, lai ieiet tajā dziļākajā pielūgsmes vietā, tas prasa ļoti liels pašdisciplīnu. And then everything is dark. Tur viss ir tumšs. St. John speaks of the dark night of the soul. St. John, Svētais Jānis un Krustu runā par tumšo nakti, where emotions will not help you. kur emocijas jums nepalīdzēs, Your mind will not help you. jūs prāts jums nepalīdzēs. It is God who must infuse His presence into you. Tas ir Dievs, kurš savu klātbūtni jūsos dāvā. That is why after every praise and worship, Tas ir tas iemesls, kāpēc pēc katras slavēšanas un pielūgsmes the human voice and the senses must diminish. Our senses must diminish. mūsu tām maņām ir tā kā jāizplēn. And then you go deep down into the presence of God. Un tad jūs ieiet dziļi kunga klātbūtnē. Only God. Tikai Dievs. No wife, Ne sieva, no husband, ne vīrs, no excitement. nekāda prieka. Only the excitement of God. Tikai prieks par Dievu. Brothers, that is important. Brāļi, tas ir ļoti svarīgi. So today in this worship we will do it. Un šodien mēs mūsu slavēšanā, pielūgsmē, mēs to The darīsim. music ministry is going to help us. Un slavētāji mums palīdzēs.
as they choose the right kind of songs. Jo viņi izvēlēsies pareizās dziesmas. They will first exhort us, let us do it, let's praise God. Sākumā viņi mūs uzmundrinās, teiks, Then slavēsim. they will move us more into the goodness of God, Un tad viņi vairāk mūs aizvedīs Dieva labumā, labestībā, into thanksgiving, un pateicībā, into what God has done for us. tajā, ko Dievs mums ir darījis. But even that is not sufficient. Bet arī tas nav, ar to nav pietiekami. Our deepest worship will be the attributes of God, or who God is and not what He gives us. Bet dziļākā tā slavēšana būs nevis par to, ko Dievs mums dāvā, bet par to, kas ir Dievs, kādas ir viņa īpašības. Are you ready? Vai es esmu gatavi? Jā. Yesterday, through the gift of tongues, we experienced the presence of God. Tad vakar, kad mēs lietojam mēģinājumu, mēs piedzīvojam Dievu klātbūtni. Normally, they never do that in retreats. Parasti es to nekad nedaru rekolekcijās. They keep it at the end. To parasti sakalbā beigām pašām. But I do things very different. Bet es daru lietas citādāk. If you had not received that gift today, you will be sleeping. Ja es nebūtu saņēmuši vakar to dāvanu, jūs šodien jau gulētu. Because you must be wide awake. Jums jābūt pilnībā Give the Lord a big clap for the gift that He gave. Now some of you brothers are wondering what is he talking about. Domā, ko viņš vispār runā? You who came here today Tieši tie, kas ieradās šodien, or after yesterday's session, pēc vakardienas I lekcijas. am going to meet you separately. Es jūs satikšu jūs atsevišķi, So the Lord can give you that gift. lai Dievs arī jums var dāvāt šo dāvanu. How many of you did not receive the gift of tongues? Kas no jums nesaņēma mēģi dāvanu? Okay, we will meet brothers later on. Vēlāk satiksimies, brāļi. So let us still ourselves. Nomierināsim, ļausim mums norimt. Do you know when you worship God, Vai jūs zināt, ka tad, kad jūs slavējat, pielūdzat Dievu, the glory of God comes upon us. Dievu godība nāk pār mums. We can hear His voice very clearly. Mēs varam ļoti skaidri sadzirdēt viņa balsi. The transformation of our life takes place. Tad mūsu dzīves pārveidošanās sākās. And we become like Him. Mēs kļūstam līdzīgi viņam. Moses was a great worshipper. Mūsu bija brīnišķīgs. Every great conversion came in worship. All great conversion of life Jebkura began in lielā worship. dzīves pārmaiņa sākas ar slavēšanu. Moses goes to the mountain one day Mūzes dodās uz kalnu vienu dienu. and he sees a burning bush, Viņš redz degošu krūmu, and God meets him there. un Dievs viņu tur sastopas. He says, remove your shoes. Viņš saka, novelc savus apavus. The old life cannot come in the presence of God. Vecā dzīve nevar nākt Dievu klātbūtnē. And in that worship, Un šajā pielūgsmē Moses has an encounter, Mūzes satiekās. and he becomes the greatest leader you have ever known. Un viņš kļūst par varenāko līderi, kāds ir bijis zināms. His life was totally transformed. Viņa dzīve tika pilnībā pārveidota. Abraham was a constant worshipper, Ābrahams bija pielūdzējis slavētājs visu laiku. so much so that he carried his son and put on the altar. Tik tālu, ka viņš pat devās un nolika savu dēlu uz altāru. He took a knife and he was ready to sacrifice his most beloved possession. Tātad viņš paņēma nazu un bija gatavs upurēt savu visu, to, kas bija viņam svarīgākais, kas viņam piederēja. There is no worship without sacrifice. Nav pielūgsmes bez upura. The thing that you possess most must be put on the altar. Tā lieta, ko tu visvairāk iekāro vai kas tev pieder, tā ir jātiek noliktai uz altāru. Our love for God must be greater than anything you have. Mūsu mīlestībai pret Dievu jābūt lielākai par visu, kas jums pieder. That is why God says, if any man loves father, mother, brother, sister, business, joy, whatever, he is not worthy of me. Tas ir tas iemesls, kāpēc Dievs saka, tātad, ja kāds mīl savu tēvu, māti, brāli, sievu, prieku, darbu, jebko vairāk par mani, viņš nav mans cienīgs. In another place, if he says, unless you hate every man, person, things, you cannot be my disciple. Citā vietā viņš saka, ka ja jūs neienīstat cilvēkus, citas cilvēks lietas, jūs nevarat būt mans māceklis un sekot. One day a young man by the name of Isaiah Kādu jauns vīrs vārdā Isaiah went into the temple. Iegāja templī. He was an ordinary young man Viņš bija parasts jauns vīrs, who had a bad tongue. kuram bija slikta izruna. He used to speak all kinds of things. Viņš runāja dažādas But one day God decided to reveal himself. Nešķīsta mēle viņam bija. Yeah, and one day God decided to reveal his glory to him. Un
Un tad kādu dienu Dievs vēlējās atklāt savu godību pār. He saw God seated on a big throne and the glory of God all around him. Viņš redzēja Dievu sēžam tronī godībā un eņģeļus viņam apkārt. The same vision that Ezekiel had and John had in Patmos. The same glory was shown to him. Tāpat godība, kas bija tik parādīta arī Jānim Patmosā un Ezekielam. And the whole temple began to shake. Un viss templis sāk drebēt. And when he saw the glory of God, Un viņš redzēja Dievu godību. he saw his own sins. Viņš redzēja pats savus grēkus. Whenever we come into deep worship, Vienmēr, kad mēs ejam dziļā pielūgsmē, we will first see the glory and the holiness of God. mēs redzēsim Dievu svētumu, Dievu godību. And then we will know how unclean we are. Un tad mēs sapratīsim, cik netīri mēs esam. And he suddenly realized. And he said, I'm a man of unclean lips. Un viņš teica, es esmu vīrs ar nešķīstām lūpām. And I live amongst the people. Es dzīvoju ļaužu vidū, kuriem ir nešķīstas lūpas. It is only in worship that holiness begins to be ignited in us. Un tā tikai pielūgsmē svētums mūsos tiek iededzināts, aizsākts. And that is when God brings a coal and puts it on our lips. Un tas ir tas brīdis, kad kungs ņem to ogli un pieliek mūsu lūpām, to purify us. lai šķīstītu mūsu. So today, this morning, let us experience what Abraham experienced, Moses experienced, Isaiah experienced, and St. John experienced. Tātad, lai šorīt mums izdodas pieredzēt to, ko pieredzēja Mūzes, Ābrahams, Īsais un Jānis. I have seen this many times. Es esmu to redzējis daudzas reizes. If we are living a carnal life, always in the world, full of pleasure, sometimes you will feel sleep coming during worship times. Ja mēs dzīvojam parastu pasaulīgu dzīvi, pilnu ar baudām, dažkārt slavēšanas pielūgsmes laikā mums uznāk miegs. Because in the presence of God, our worldly life gets exposed. In the presence of God, our worldly life gets exposed. Tātad Dievu klātbūtnē mūsu dzīve tiek atklāta. If I take a glass of water Ja es ņemu ūdens glāzi and put some sand in it, un iever tajā nedaudz smilšu, it is all, you cannot see clearly. jūs nevarat skaidri redzēt cauri. If you want to see the bottom, Jūs grūti redzēt, kas to apakš. you have to become still Viņam jānomierinās, lai tā smils until all the dust settles down. Un kungs tādā veidā mums nomierina. And then we see everything clearly. Tad mēs skaidri visu saredzam. Brothers, Brāļi, let us begin this great journey of worship this morning. iesāksim šo brīnišķīgo slavēšanas ceļojumu kopā šajā rītā. It is only through worship our life will be transformed. Tikai caur slavēšanu pielūgsim mūsu dzīves būs pārveidot. Our face will become to glow. Mūsu sejas sāks spīdēt. When Moses met God 40 times, 2 times, 80 days, when he came back, Tas vairākas reizes, kad viņš viņu satika, kad viņš Moses' face was full like the sunlight. Mūsu sejas spīdēja kā viņa saules gaismas, tā kā pilna. All the people had to close their eyes. Cilvēkiem vajadzēja aizvērt savus acis, aizklāt savus acis. They could not look at him. Viņi nevarēja uz viņu skatīties. It can happen to you and me. Tas var notikt arī ar jums un ar mani. Every morning when you worship God, Katru rītu, kad jūs slavējat Dievu, the glory of God will come upon us. Dievu godība nāk pār jums. And when you come out of your prayer room, Kad jūs iznākat no savas lūkšana telpas, your wife will see the jūs glory of God redzēsiet on you. Dievu godību pār jums. Your sons and daughters will see Jūs God's tēlu un glory meitas upon you. redzēs Dievu godību. When you go to office, they will see your face and say, oh, you bring us brightness. Un, kad jūs dosieties uz savu darbu kolēģi skatīsies, redzēs, jūs ienesis šeit gaismu. Jesus said, you are the light of the world. Jēzus saka, jūs esat gaismu pasaulē. But you must come into the presence of the true light. Bet jums jābūt īstā gaismas avota klātbūtnē. So this morning, let us rise up, brothers. Šajā rītā piecelsimies brāļi. Put everything aside. Noliksim visu malā And we come and prepare our hearts. un sagatavosim savus sirdis. As our brothers take, exhort us to worship. Pamudināsim viens otru uz slavēšanu. A time must come, brothers. Laikam ir jāpienāk man brāļi. Nobody has to lead us in worship. Nevienam nebūs mums jāvada. Even if the music ministry is not so good. Pat ja slavētāji nav tik labi. Even if the praise and worshiper doesn't know how to lead. Ja pat vadītājs nezina, kā īsti vadīt slavēšanu. Who cares? I will still worship the Lord. Hallelujah. Kāda atšķirība, es vienalga slavēšu Dievu. But they are good, huh?
It's good to have good praise and worship. Labi, ja ir labi slavēšana, labi pielūgsme. Hallelujah. So let us practice. Raise up your hands. Can your hands go up? Pacelsim savus rokas. Hallelujah. Get the oiling, the oil of the Holy Spirit. Saņemiet svētā garēju. Let us see if you can clap. Let us see if the whole Aglona can hear the voice of 115 men. Tad pārbaudīsim, vai Aglona var sadzirdēt 153 balsis. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. So let's prepare. Tātad sagatavosimies. Let us offer our bodies to the Lord. Atdosim savus ķermeņus Dievam, Our thoughts to the Lord. mūsu ķermeņa daļas Our Dievam, emotions to the Lord. mūsu emocijas Dievam. Let us choose to worship Him. Izvēlēsimies viņu If you pielūgt. are disturbed, come back. Make a choice. Ja jūs esat izkliedēts uzmanībā, nāciet atpakaļ, izdariet izvēli. Keep entering from the outer court to the middle court to the innermost court. Turpiniet ienākt no tās ārējās, pirmajā pagalmā, no tā ārējās tālākajā pagalmā un dziļākajā pagalmā. At the end of this worship, Šis pielūgsmes beigās we will spend a lot of silent time in worship. mēs pavadīsim daudz laika klusumā, pielūdzot. And many of you are going to see Jesus. Un daudz no jums redzēs Jēzu. You will be able to touch Him, Jūs varēsiet viņam pieskarties, feel Him, sajust viņu, taste Him, sagaršot viņu and see Him. un redzēt viņu. So let us prepare. Sagatavosimies brāļi. Let us take time to confess our sins. Atzīsimies savos grēkos. Who will climb the mountain of the Lord? Kurš uzkāps kunga kalnā, The mountain of worship. slavēšanas He whose kalnā. hands are clean, Tas, kura rokas ir whose hearts are clean, kur sirdis ir šķīsts, who has no evil in his eyes. kas, kam nav ļaunuma. Our God is a forgiving God. Mūsu Dievs ir piedodošs Dievs. Let us prepare our hearts and ask God to forgive us. Mūsu sirdis un lūgsim kungam, lai viņš piedod mums. A contrite spirit and a humble heart God will never despise. Satriekt sirdi un pazemot sirdi, kungs nekad neatraidīs. So open our hearts, brother, Atveriet savus sirds, brāļi, and let us ask the Lord, Lord, forgive me un ļaujiet un lūdziet kungam piedod mums for my idols, par maniem elkiem, for taking your name in vain, par tavu vārdu lietošanu nevietā, for not keeping the Sabbath day, par to, ka neievērojam svēto dienu, for not honoring my authorities and my parents, par to, ka negodām savus vecākus, for stealing, par zakšanu, for my lustful eyes, par manām iekrāstītajām acīm, for wanting things that don't belong to me, par to, ka gribu tās lietas, kas nepieder man, for speaking against my brother with my tongue. par to, ka runāju pret savu brāli, savu mēli. Lord, cleanse me, Kungs, attīri man, forgive me. šķīsti man, piedod man, Let your blood flow and cleanse me, Lord. lai tavu asins plūst un šķīstī man, kungs. Every occasion of sin, put it on the altar. Katru grēku gadījumu situāciju nolieciet to uz altāru. Let us live to be holy men, brothers. Dzīvosim, lai būtu svēti vīri. Without holiness, you cannot see God. Bez svētuma mēs nevaram redzēt Dievu. Time to let go of your old lives Ir laiks atlaist savus vecās dzīves and embrace the life of eternity, un satvert mūžīgo dzīvi, of the eternal one. mūžīgo dzīvi.
you confess your sins, ja jūs atzīsties savos grēkos, He is faithful and just viņš ir uzticīgs un taisnīgs. to forgive you all your sins Viņš piedod visus jūs grēkus. and cleanse you from all unrighteousness. Viņš īsti jūs no katras netaisnības. Let us be free of our sins, brothers, Būsim brīvi no saviem grēkiem, brāļi. because the Lord forgives us. Jo Dievs piedod mums. The Lord cleanses us. Viņš tīstī mūs. As far as the east is from the west, so far as He casts all our transgressions from us. As far as the east is from the west, Cik tālā ir austrumu no rietumiem, so far has He put away our sins. tik tālu viņš ir aiznesis no mums. So let us be filled with joy. Piepildīsimies ar Let us prieku. be filled with thanksgiving Būsim piepildīti ar and pateicību. begin to praise God. Lift up your hands and praise Him Un paceliet savus rokas un slavējiet. with full throat. And let's say, let's speak to Him. Thank you, Lord. Hallelujah. Paldies, Great are you, Lord our God. Great are you, Lord our God. Blessed be your name. Slavēts tavs vārds. Brothers, we should be able to speak to the Lord. To praise Him means to tell Him how good He is, how loving He is, how forgiving He is. So speak out, speak out. You cannot praise God with your mouth closed. Mēs nevaram viņu slavēt bez savām mēlēm. At least the next person, the person next to you, you must hear all the good things you're talking about God. That is praise. Cilvēks blakus viņam ir jādzird visas tās labās lietas, ko jūs sakat par Dievu. Tā ir slava. Some of us are not used to it, Daži no mums nav pieraduši pie tā, but let us get used to it. bet sāksim pierast pie tā. Or you will have a problem in heaven, Vai arī mums būs problēma debesīs. because there is a lot of noise, Daudz krošu, praising noise. slavēšanas. So let's get used to loud praise right here on earth. Right here on earth, let us get used to heavenly praise. Sāksim pierast pie tās debesis. That the roaring of the seas, the scripture tells us. Raksts saka, lai jūras krāpšana. Thousands upon thousands praising God until you cannot see the crowd. Tūkstoši slavē Dievu, mēs nevaram redzēt to izskaidīto. And the Lord Jesus in the center, the lamb that was slain for our sins. Un kungs Jēzus centrā, Jēzus, kas tika nogalināts. So let us join the angels this morning. Tātad pievienosimies eņģeļiem. Let us join everybody on the face of the earth who believes in God. Tātad pievienosimies visiem, kas tic Dievam. So let's up our hand and begin to praise God. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. We praise you, we bless you, we worship you. We adore you, O Lord our God. You are full of majesty and power. Lord, there is none like you. You have made a covenant with us. Search the heavens, search the earth, there is none like you. You are the Alpha and the Omega, the bright morning star, the Lion of Judah, the ancient one. You are Jehovah Shalom, the one who brings us peace. You are Jehovah Zidkenu, the righteous one. You are Jehovah Nabi. You are the great prophet, Lord to Moses. Lord, we bless you. Exalted be your name. Exalted be your name, Lord. Exalted be your name. Great are you. Hallelujah. 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 Blessed be your name. Blessed be your name. The word of God tells us that when you praise Him, He comes and dwells in the praises of His people. Jūs viņu slavējat, viņš nāk un mājo savas tautas vidū. God is here, His throne is here. Tātad Dievs ir šeit. He is present with us, brothers. Viņš ir klātbūtnē. Let us be excited about it. Būsim par to priecīgi. He's going to bless each one of you Svētīs katru no jums. as you bless Him. Kā jūs So let's start by blessing Him. Tad sāksim ar Then He will bless us. Tad viņš svētīs mūs. Hallelujah, Lord. We thank you. We praise you. We bless you. We honor you with our praise. For you are worthy. You are holy. You are mighty. Blessed be the name of the Lord our God. Blessed be the name of the Lord our God. Blessed be the name of our Lord our God. Praise. Shakarava Sambara. You can praise God in tongues as you sing this day. God bless you. Those of you who receive the gift of tongues, do not be shy. Do not be shy. This will help you to come into the presence of God. Let the Holy Spirit teach you how to praise Him. Priecājies Dievam, priecājies Dievam.
dzīvības Dievs, cerībā. Tavā klātbūtnē. Baudu redzu tavu mīlestību, mana sirds ir droša, esmu atbrīvots. Tavā klātbūtnē. Visi kopā dziedam. Svētais gars, tu esi gaidīts šeit, par telpu pasaulē un lietušo. Godība mēs kā sirds ilgojas, mūs pārņem svētais gars, tavs tava klātbūtnē. Dzīvības Dievs, cerībā. Tavā klātbūtnē. Baudu redzu tavu mīlestību, mana sirds ir droša, esmu atbrīvots. Tavā klātbūtnē. Svētais gars, tu esi gaidīts šeit, par telpu pasaulē un lietušo. Godība mēs kā sirds ilgojas, mūs pārņem svētais gars, tavs tava klātbūtnē. Brothers, even as we give our praises to God, there's another way to praise Him. Pat, kad tad, kad mēs slavējam Dievu, ir vēl viens veids, kā mēs viņu varam godināt. You add a new melody to your praise. Jūs savai slavēšanai pievienot jaunu melodiju, jaunu And you make your own song. Un jūs
jūs radat savu pašu dziesmu. You write your own psalm. Jūs rakstat pašu savu psalmu. So once again, let us praise Him, but you add a melody and let it be like a symphony offered to the Lord this morning. Tātad mēs vēlreiz slavējam viņu, bet mēs pievienojam savu melodiju un ļauj, lai tā ir simfonija Dievu godam. As the music ministry plays a two chord, we will begin to just praise Him. Un slavētāji spēlēs Two chords, so we can praise. vienkārši akordus, jo lai mēs varam divus akordus, lai mēs varam slavēt ar savu melodiju. You are holy, you are worthy, you are mighty, mighty, mighty. You are full of majesty, oh Lord. You are full of majesty. Search the heavens, search the earth. There is none like you. You have made a covenant with us. Lord, we worship you. Lord, we honor you. You are King.
secret Es to gribu worship God better. vēl kādu noslēpumu par to, kā pielūgt Dievu labāk. We have to be very careful that it is not we who should be enjoying the music. Tie neesam mēs, kuriem ir jāizbauda šī mūzika. God must enjoy our singing. Tātad Dievam ir jāizbauda mūsu dziedāšana. This is not so there's a very good music ministry very often. We are just enjoying the nice songs. No. Dažkārt ir ļoti laba slavētāja kalpošana, tad mēs vienkārši izbaudam brīnišķīgu mūziku. You must meditate on the lyrics. Mums ir jāmeditē, jāpārdomā tie vārdi. We are not just singing so we can have a nice time. Mēs nedziedam tāpēc, lai mēs izbaudītu vienkārši šo brīnišķīgo brīdi. We must meditate, reflect on the words that are being sung. Tie vārdi, kurus mēs izdziedam. So the song goes from our heart to the Lord. Lai tā dziesma no manas sirds dodās pie Dieva. Only then it is reaching the Lord. Tikai tad tas sasniedz Dievu. Because Isaiah says that. Jo es to saku. You speak with your mouth, but your hearts are far away. Jo tie teikts, jā, jūs runājat ar savām mutēm, bet jūs sirds ir tālu no manas. So when we sing this song, Tātad, kad mēs dziedam šo dziesmu, it is to sing to the Lord. tas ir, lai tā ir dziesma Dievam. So let's once again lift up our hands. Tad vēlreiz pacelsim mūsu rokas. Worship is lifting up your heart and your mind to the Lord. Slavēšana ir savs sirds un savu prātu. Your heart uz Dievu. and your mind to the Lord. Tad jūsu sirds un jūsu prāts uz Dievu. During this time, we don't distract our brothers or sisters. Brothers, we don't distract the person next to us. Tad mēs nenovēršamies uz cilvēkiem, kas ir We are blakus. talking to each other. Nerunājam viens ar otru. It is a solemn time where our hearts are focused only on the Lord. Tas ir tāds īpašs brīdis, kad mēs mūsu sirds un prāti ir koncentrēti tikai uz Dievu. So now we'll sing the next song, Kad mēs dziedāsim nākamo dziesmu, but we will meditate on the songs mēs pārdomāsim šo dziesmu. so that the music goes from us to the Lord. Lai tā mūzika dodās no mums pie kunga. It is not for us to enjoy, Tas nav priekš mums, lai mēs to izbaudītu. though we will experience the enjoyment. Lai arī mēs piedzīvosim iepriecinājumu. That is a gift, Tā ir dāvana, but it is not our ultimate purpose. bet tas nav mūsu mērķis. Maybe some of you don't feel like singing. Varbūt daži no jums vispār nejūtās tā, But you gribētu still dziedāt, sing. bet jūs tik un tā dziedat. It's not based on how nice you feel. Tas nav balstīts tajā, cik brīnišķīgi jūs jūtaties. So that becomes a sacrifice of praise, Tam ir jākļūst par slavēšanas upuri. which is far more precious to God. Tas ir daudz vērtīgāks Dievu acīs. It is good to sing to God when you are happy, Ir labi dziedāt Dievam, kad tu esi priecīgs, but it is far better to sing when you are sad. bet daudz labāk ir jūs When you're going through a dark night. Grūtībās, ka jūs ejat When you cauri don't šai naktī, feel kad jūs like praising. nejūties tā, ka jūs gribētu slavēt. So let's lift up our hands Tad pacelsim savus rokas and praise Him again. un slavēsim viņu atkal. Let our hearts stick to the Lord and not come back. Lai mūsu sirds dodās pie kunga un neatgriežas. Priecāsim mīļš, jo Dievs ir labs. Dziedāsim, jo Dievs ir labs. Dejosim, jo Dievs ir labs. Viņš patiesi ļoti labs. Mīļš, jo Dievs ir labs. Dziedāsim, jo Dievs ir labs. Dejosim, jo Dievs ir labs. Viņš patiesi ļoti labs. Un visi kopā dziedam, Dievs ir labs. Viņš ir ļoti labs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Dievs ir labs. Viņš ir ļoti labs. Viņš patiesi ļoti labs. Dievs ir labs. Viņš ir ļoti labs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Dievs ir labs. Viņš ir ļoti
into the inner courts of the Lord, Tātad mēs tagad iesim dziļāk tajā nākamajā pagalmā, where even the music begins to change. kur mūzika sāk mainīties. From a fast tempo Un tāda ātra tempa, and lot of percussions, daudz tādu trokšņu, bungu. we begin to go more milder songs. Mēs dodamies uz tādām maigākām dziesmām. Even the lyrics we choose are very important. Un vārdi, kas ir šīm dziesmām, ko mēs izvēlamies, arī ļoti svarīgi. The lyrics are focused on the nature and the glory of God. Vārdi koncentrējās uz Dievu dabu. The music is more gentle. Mūzika ir daudz maigāka. The melody is more mild. Arī melodija ir maigāka. And in many places, at the time of deep worship, we don't use so much of the percussions, it's more gentle. Mēs ejam tālāk, pielūgsmē mēs nelietojam tik daudz bungu, tā ir daudz maigāka. Like in the Eucharist, certain kind of songs we do not use. Tāpat kā Euharistijas laikā ir kaut kādas dziesmas, kuras mēs nelietojam. So that our minds are more and more lifted up to God. Lai mūsu prāti ir vairāk un vairāk pacelt uz Dievu. So I will ask the music ministry to choose songs now that everybody knows, but it is more of a worship that talks about who God is. Mēs lūgsim, lai slavētāji izvēlās dziesmas, kuras visi zina, kuras ir vairāk slavēšana par to, kas ir Dievs. It tells us more about who God is than what He does for us. Kas vairāk saka par to, kas ir Dievs, nekā ko Dievs priekš mums dara. Because otherwise we are again focused on receiving. Cilvēki, mēs atkal koncentrēsimies uz to, ko mēs saņemam. We take songs of surrender and honoring God for who He is. Mēs izvēlamies dziesmas, kas ir par padošanos un par Dievu. So let us lift up our hearts and minds to the Lord Tad pacelsim savus sirdis un prātus and bless His holy name. un slavēsim viņu svēto And vārdu. thank Him for drawing us close to Him. Pateiksimies viņam par to, ka viņš mūs For He loves us savu greatly. klāt, ka viņš mūs mīl tik ļoti. He is our friend. Viņš ir mūsu draugs. He is our Viņš brother. ir mūsu brālis. He is Abba, a father. Viņš ir abi tēvs. We are His bride and He is the bridegroom. Mēs esam viņa līga un viņš ir mūsu līgavainis. So let us lift up our hands to a God who loves us so much, Pacelsim savus rokas uz Dievu, kurš mūs tik ļoti that we mīl. may not be separated. He sent His most beloved Son, Ka viņš mūs tik ļoti mīlēja, ka viņš sūtīja savu that He might become a mīļoto dēlu, sacrifice offering for our sins. lai viņš var kļūt par upuri par mūsu grēkiem. Fill our hearts with great thanksgiving Piepildu mūsu sirdis ar lielu pateicību. and gratitude, thanksgiving for all that He has done for Par us. visu, ko viņš ir mums darījis. So let us lift up our hands Pacelsim savus rokas and offer Him our lives. un atdosim viņam savus dzīves. Not just our music, Ne tikai mūziku, offer everything we own to the Lord. atdosim visu, kas mums pieder, atdosim kungam. Give Him your wife, your children, your business, your future, your past, your present. Savu pagātni, nākotni, savu ģimeni, savu sievu, bērnus, savu darbu, visu atdosim viņam. God gave instructions to Moses. Dievs deva norādījumus Mūzum. Do not come to me empty-handed. Nenāc pie manis ar tukšām rokām. There is no worship until you give Him something. Nav nekādas pielūgsmes, kamēr kaut Nobody could enter into the temple unless they brought a small lamb or a gift for God. Neviens nevarēja iet templī, ja vien viņš nenes kaut ko upurējumu. So what are you going to give God right now? Tas, ko mēs dosim Dievam. Give Him your sins. Atdodiet viņam savus Give Him grēkus. your temptations. Atdodiet savus Give kārdinājumus. Him all those things that stop you from coming close to God. Atdodiet visas tās lietas, kas jūs attur no nākšanas tuvāk. Your comfort, your laziness. Jūsu slinkumu, jūsu komfortu. Give it all to God, brothers. Atdodiet to visu viņam, brāļi. A great divine exchange takes place in worship. A divine exchange. God, you give God something, God gives us something. Tad svēta apmaiņa notiek slavēšanā. Jūs dod Dievam kaut ko Dievs dod jums. Give Him all your darkness and He will give you His light. Atdodiet viņam visu savu tumsību un viņš jums dāvās gaisu. Give Him all your confusion and He will give you His peace. Dodiet visu savu apjukumu, šaubas viņam un viņš jums dāvās Give everything that is cursed in your life and God's blessing will come upon you. Give Him all that are curses in your life, God will give you all His blessings. Atdodiet visu to, kas ir lāsts jūsu dzīvē, un saņemsiet viņa svētības. Give Him all your fear and the courage of God will come upon you. Dāvājiet viņam visus savus bailes un drosmi nāks pār jums. There is no worship without giving something. Un nav nekādas slavēšanas, ja mēs kaut ko neatdodam. Give Him forgiveness of somebody you never forgave. Dāvājiet viņam piedošanu pret kādu. Is there someone you did not forgive? Ja ir kāds, kuram jūs neesat piedevis. At worship you can make that an offering and forgive him. Slavēšanā pielūgsmē jūs varat pienest to kā upuri. You cannot worship God unless you forgive everybody in your life. Jūs nevarat pielūgt Dievu, ja vien jūs nepiedod visiem. The Lord says, if you bring your gifts to me at the altar,
Un Dievs saka, ja jūs nesat savu upuru pie altāra, and if you have anger or hatred towards your brother, tad ja jums ir dusmas un naids pret savu brāli, get out of the worship room and go forgive him. pametiet šo lūkšanu telpu, neiet un piedodiet viņam. Settle your relationship with him. Sakārtojiet savas attiecības ar Are viņu. you okay with your wife? Vai jums ir viss kārtībā ar jūsu Are you sievu? okay with your son and daughter? Vai jums viss kārtībā ar jūsu dēliem, meitām? Is there somebody you hate and you're angry? Ir kāds, uz kur jūs dusmojaties, ko jūs ienīstat? You cannot worship God. Jūs nevarat slavēt Dievu, But you can forgive him right bet jūs now. varat viņam tūlīt pat piedot. So put your forgiveness on the altar. Tātad nolieciet savu piedošanu. So lift up your hands and put all your Isaacs upon the altar. Tātad paceliet savus rokas un visus savus īzakus uzliekat uz altāra. God must be more than anyone else. Dievam ir jābūt vairāk par visu citu, pārāk par visu citu. God alone. Dievam vienam. Is there someone in your life whom you should not be relating to? Is there somebody in your life that you are sinfully relating to? Tad vai kāds jūsu dzīvē, ar kur jums ir attiecības, If you are grēcīgas a- attiecības? If you are a married man, is there another woman in your life? Ja jūs esat precēts vīrs vai kāda sieviete jūsu dzīvē cita, This is the last time ever you will meet her. tā ir pēdējā reize, kad jūs viņu satiksiet. Put her on the altar. Nolieciet viņu uz altāra. Do not lose your soul Nepazaudējiet savu dvēseli. for a moment of pleasure. Baudas brīdim. Scripture tells us, Catechism tells us, Raksts saka, katehisms saka, once you are in mortal sin, līdz ko tu esi nāvīgā grēkā, there is no more sanctifying grace. nav vairs svētdrošās žēlastības. Even if you did everything good, it will not be of any use when you are Pat ja in mortal sin. vispārējais, ko tu dari, ir labs, tam nebūs nekāda, no tā nebūs nekāda labuma, ja jūs esat nāvīga grēka stāvoklī. Brothers, the greatest thing in worship is our holiness. Svarīgākā lieta mūsu pielūgsmē ir svētums. This is the time to cut away all those things that will destroy our souls. Šis ir tas brīdis, kad mums ir jānogriež visas tās lietas, kas nodara pāri mūsu dvēselē. You do not know when you will have another day to repent. Jūs nezināt, vai jums būs vēl kāda diena dota, lai atgrieztos You nožēlot. don't know if you will come back the next year for the same Jūs retreat. nezināt, vai jūs pēc gada uz šīm pašām rekolekcijām atgriezīsieties, vai jūs šeit būsiet. Before I came very close to death. Pirms es šeit ierados, es biju ļoti tuvu nāvei. My heart began to beat at 201. I had to be taken to the hospital. Tad man sirds sitās pār 200 sitieniem minūtēm, man nogādāja slimnīcā. They began to put a lot of injections. Nothing was happening. Just 3 weeks ago, I was in the hospital, ICU. Tad viņi dažādas injekcijas man izdarīja, bet nekas nepalīdzēja. 3 nedēļas atpakaļ es biju slimnīcā. Suddenly I realized God may be calling me home. Un tad es apjautu, ka iespējams Dievs sauc man mājās. I had no fear of death, Man nebija bail no nāves, but I was afraid to face God in the judgment seat. bet man bija bail sastapt Dievu tiesneša krēslā. I knew I was not ready. Es zināju, ka es neesmu gatavs. I knew my life was not perfect. Es zināju, ka man dzīve nav perfekta. I asked the Lord, give me some time to repent. Es lūdzu, Dievs dāvā man laiku atgriezties. I will give you the full testimony later, but I tell you, I found myself totally before the judgment seat of God. Es vēlāk sniegšu par to liecību, bet tagad es pasaku, ka es pilnībā nonācu Dieva soļu grēku priekšā. It can happen to any one of us. Un tas var notikt ar katru no mums. God gave me another life. Dievs man deva vēl vienu I dzīvi. wouldn't be in Latvia if Es He had nebūtu not bijis saved Latvijā, me. ja viņš nebūtu man izglābis. Brothers, what if you were to be in my seat? Ko jūs darītu manā vietā? Are you ready to face your Vai God? jūs esat gatavi sastapt Dievu? Think about it. Padomājiet par to. Offer Him your sins. Upurējiet viņam sevi pašu. Be ready. Esiet gatavi. Is there anything that puts fear that I cannot stand before my God? Is there anything that you are afraid that you cannot stand before God? Vai ir kaut kas, par ko jūsu sirdīs ir bailes, bet jūs nevarēsiet nostāties Dievu priekšā? God gives us time, brothers. Dievs mums dāvā laiku, brāļi. He sees our hearts. Viņš redz mūsu sirdis. He knows every moment of our life. Viņš zina katru mūsu dzīves brīdi. You can put it before the altar Jūs varat nolikt to uz altāru and turn away from that sin. un aizgriezties no šī grēka. Turn a new life. Sākt jaunu dzīvi.
This is what this retreat is all about. Tas ir tas, par ko ir šīs rekolekcijas. Adultery and fornication is a terrible sin that you cannot clear by any good works. Any good thing you do, it's useless. It's useless, the catechism tells us. Adultery, fornication. Laulības pārkāpšanas ir grēks, ko nevar izlabot vienkārši ar kaut kādiem labiem darbiem, nekādiem citiem. Or pornography. Pornogrāfija. This is a big thing amongst us men. The devil wants to destroy us, steal our souls. Tā ir liela lieta, ko Sātans dara. Viņš grib iznīcināt mūsu dvēseles. Let us cleanse the land. Šķīstīsim. Cleanse our hearts. Šķīstīsim zemi, šķīstīsim mūsu Judgment begins with the house of God. Judgment, God begins to judge first his own people. Tiesa sākās vispirms no Dieva ļaudīm, no viņa God doesn't care whether you are right on top or the lowest person in the world. Viņam Dievam nerūp, vai tu jūs esat augstākais cilvēks pasaulē vai zemākais. He is no respecter of man. Viņš nerespektē cilvēku. God is beginning a purification in the church these days. Viņš dāvā šķīstīšanu baznīcai šajās dienās. Because his time is coming close. He wants to purify his bride. Jo viņa laiks tuvojas, viņš vēlas šķīstīt savu līgavu. That is why he has brought you here, brothers. Tas ir tas, kāpēc viņš šeit jūs ir atvedis. That is why he has brought me here, brothers. Tas ir tas, kāpēc viņš man šeit ir atvedis, brāļi. That is why he allowed me to face death 3 weeks back. Tas ir tas, kāpēc 3 nedēļas atpakaļ viņš ļāva man būt nāves priekšā. Because even as a leader, our lives are not perfect. Jo mūsu pat vadītāji dzīves viņas nav perfektas. I want to please my Lord from now on. Es gribu būt patīkams manam kungam no šīs dienas. So offer that at this worship. Atdodiet to kungam šajā slavēšanā. At the worship you can offer everything evil as well as good. God takes it. Pielūgsmē mēs varam Dievam atdot visu ļauno, tāpat arī visu labo. Dievs to pieņem. All you say is, Lord, forgive me. Visu, ko jums jāsaka, ir Dievs piedod for these sins. Par šiem grēkiem. I confess my sins. Es atzīstos savos grēkos. Forgive me, Father. Piedod man Tēvs. Forgive me, Jesus. Piedod man Jēzu. Forgive me, Holy Spirit. Piedod man Svētais Gars. Forgive me, Father, I have gone against your love. Piedod man Tēvs, ka mēs tik daudz esmu gājis pret Tevi. Forgive me, Jesus, for I have caused you excruciating pain. Piedod Jēzu, jo es esmu Tev nodarījis neiedomājums sāpes. Forgive me, Holy Spirit, because I have desecrated your temple. Piedod Svētais Gars, jo es esmu apkaunojis tavu templi. So let us offer our lives, brothers. Piedāvāsim, atdosim savas dzīves, brāļi. No more mortal sin. Nekāda nāvīga grēka vairs. No more going back to that evil life that will destroy our souls. Nekādas atgriešanās pie tās vecās ļaunās dzīves, kas iznīcinās mūsu dvēseles. First occasions, we will go for a confession so that we'll be totally made clean, a new man. Let us make our confession so that first we confess to the Lord here. And then at the first opportunity go for a sacrament of reconciliation. Vispirms mēs šeit Dievu priekšā atzīstamies savus grēkos, bet tad pie pirmās iespējas mēs arī saņemam grēksūdzes sakramentā piedošanu. God is very loving and forgiving. Dievs ir ļoti mīlošs un piedodošs. Don't worry how terrible your sins are. Nesatraucieties par to, cik briesmīgi ir jūsu. No matter how many times you have committed that sin. Nav tas svarīgi, cik daudz reižu jūs šo grēku esat pieļāvuši. Or how terrible the sin is. Vai cik briesmīgs šis grēks ir. He will forgive. Viņš piedos. He paid the price on the cross. Viņš samaksāja to cenu pie krusta. He encourages you. Viņš iedrošina jūs. My son, come to me, I want to forgive you. Mans dēls nāc pie manis, es gribu tev piedot. My son, do not destroy your soul. Mans dēls neiznīcina savu dvēseli. My son, I love you too much. Es tev mīlu, mans dēls, par daudz. Please come back to me. Atgriezies pie manis. Please leave this sin which will destroy you. Lūdzu, atstāj šo grēku, kas tev iznīcinās. And I will never be able to hold you, my son. Un es nevarēšu tev turēt savās rokās, mans dēls. I love you too much. Please es give tev it mīlu up. par daudz, atdod to. I am a holy God. Es esmu svētais. Though I love you, I cannot tolerate sin. Lai arī es tev mīlu, es nevaru pieļaut grēku. So open your hands, brothers. Atveriet savus sirdis, brāļi. And offer all your sins. Un piedāvājiet, upurējiet kungam visus savus grēkus.
To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never sin against you, precious Jesus, forgive me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. While the music ministry is preparing a song, put your hand on the brother's shoulders. Kamēr kalpotāji gatavojas, So that uzlieciet God savus rokas uz peace will brāļu, come. lai His Dieva miers forgiveness nāk, will come. viņa piedošana nāk. And you will have the strength never to go back to that sin again. Un mums būs spēks nekad neatgriezties pie šī grēka. Let us pray and sing it now. Lūksimies, dziedāsim vēlēm. Let us make a covenant with God. Uzteiksim derību ar Dievu. I will never go back to that sin, Lord. Es nekad neatgriezīšos pie šī grēka. I will avoid the occasion of sin, Lord. Es izvairīšos no kārdinājuma uz grēku.
I sense the Lord saying, you are on holy ground. Jūs esat svēta zeme. You are on holy ground. Jūs esat uz svētas zemes. I am sending a spirit of holiness upon you. Es sūtu svētumu garu pār jums. Brothers, just like Isaiah, Tāpat kā Īsai, which part of your body is always falling into sin? kuru jūsu ķermeņa daļa vienmēr krīt grēkā? Is it your eyes? Vai tās ir jūsu acis? Is it your tongue? Vai tā ir jūsu mēle? Is it your touch? Vai tas ir jūsu pieskārienis? Is it your thinking? Vai tā ir jūsu domāšana? Is it the evil in your hearts? Vai tas ir ļaunās domas jūsu Open your sirdī? hands now Atveriet savus sirdis tagad and tell the Lord to bring burning coal from the altar un lūdziet Dievu, lai viņš nes degošo oguli no altāra, so that He may totally purify it with the fire of the Holy Spirit. lai viņš var pilnībā to šķīstīt ar svētā gara spēku. I will ask you to do very symbolic. Es lūkšu jūs darīt kaut ko ļoti simbolisku. Let us remove our shoes right now. Noģērbsim visus savus apavus. Let us remove our shoes. Noģērbsim mūsu apavus. And put it aside. Un noliksim bez malā. And kneel down. Un nometīsimies uz ceļiem. We will have an encounter like Moses had. Mums būs satikšanās, kāda bija Mozum. Just like Isaiah had. Kā Īsajam bija. We will bend our lives before our God. Mēs noliksim mūsu dzīves Dievu priekšā. And we will sing the same song of holy, holy, holy. Un mēs turpināsim dziedāt to pašu dziesmu, svēts, The svēts, same svēts. song that Tāpat dziesmu, we just ko sang. mēs tikko dziedājām. That is what we call Trishagium, the 3 times holy God. Tas ir tas, ko mēs sakam, trīskārt slavēts, svēts Dievs. Holiness is the most important nature of God. Svētums ir pats svarīgākā Dieva daba. It is the essence of all His attributes. Tas ir visu viņu īpašību, tāda esence. That is why we shall cry out in heaven, holy, holy, Tas ir tas, kāpēc holy. mēs debesīs sauksim svēts, svēts, svēts. His love is holy. Viņu mīlestība ir His svēta. majesty is holy. Viņu majestāte ir It's the svēta. golden thread that runs through all His attributes. Tātad tā ir tas zelta pavadiens, kas iet cauri visām viņa īpašībām. As you kneel down today, Kad jūs šodien nometaties tell uz the ceļiem, Lord, I will obey you. sakiet, kungam, es tev I am your pakļaušos. servant. Es esmu tavs I kalps. will do only what you tell me. Es darīšu tikai to, ko tu man I liec. accept you, Es pieņemu tevi not just as my Savior, ne tikai kā savu but glābēju, also my Lord. bet arī kā savu kungu. It is not enough to accept Jesus only as your Savior. Nepietiek ar to, ka mēs pieņemam Jēzu tikai You kā must savu also accept glābēju. Him as the Lord of your Mums ir life. jāpieņem kā mūsu dzīves kungs. Tell Him, I make you the Lord of my life. Sakiet viņam, es tev padaru par savas dzīves kungu. Every knee must bow before Him. Katram visiem ceļiem jāmokās viņu Every tongue priekšā. must confess that Jesus is Lord. Katrai mēlē ir jāatzīst, Jēzus ir kungs. Our conversion begins there. Mūsu pielūgsums sākās tajā vietā. Apatūties.
Remain silent and you will see the face of God, you will hear His voice in your heart. Palīdziet klusumā un jūs redzēsiet viņu savā sirdī. Worship Him now in silence. Slavējiet, pielūdziet viņu tagad klusumā. Human words are exhausted now. Tagad ar cilvēku vārdiem vairs nepietiek. My spirit and God's spirit becomes one. Mans gars un kunga gars kļūst par vienu. We are totally united with the Holy Spirit. Jūs esat pilnībā vienoti ar Svēto With garu, the Father and the Son. ar Tēvu dēlu. And He embraces us as His beloved sons. Viņš mūs apskauj kā mūsu mīļotos dēlus. And He says, I am pleased with you, my beloved son. Un viņš saka, ka tu esi man patīkams, mans mīļais dēls. I love you dearly. Es tevi mīlu. Put your arms around the Heavenly Father. If your earthly father never embraced you, this is the time to embrace the Heavenly Father. Ja jūsu zemes tēvs jūs nekad nav apskauts, tad tagad ir laiks jums apskaut savu debesu tēvu. He wants to hold each one of us close to His heart. Viņš grib turēt katru no mums tuvu savai sirdī.
so that the emptiness in our heart for the love of our earthly Father will be filled with the love of the Heavenly Father. Lai tas tukšums, kas mums ir no mīlestības trūkuma no zemes tēva, lai tas tiek piepildīts, un lai mēs tiekam atbrīvot no tā mīlestībā, Dieva mīlestībā. Without the God, the Father's love, we cannot love our sons, our daughters. Bez Dieva mīlestības mēs nevaram mīlēt arī savus dēlus un savus meitas. You must first be embraced by the Heavenly Father, Mums vispirms ir jābūt Dieva apskautiem, so that your heart will be big, lai jūsu sirds būtu liela, and then you can love even your enemies. un tad jūs varat mīlēt pat savus ienaidniekus. So open your heart, brothers. Atveriet savus sirds, brāļi, The empty hearts that you have, tukšās sirds, kas jums ir, the empty heart that I have, tukšās sirds, kas ir man, the small heart that we have, mazās sirds, kas mums ir. God will put His love into your hearts. Dievs ieliks savu mīlestību jūsu It will sirdīs, no more be empty, un tās vairs nebūs tukšas, and it will become large. un tās kļūs lielas. So come on now. If anybody has a prophetic word Kādam ir kāds pravietisks vārds sirdī, for all of us, priekš mums visiem, please give it. dalieties ar to lūdzu. It is known as the gift of prophecy. To sauc par pravietošanas dāvanu, When we worship God, kad mēs pielūdzam Dievu. God speaks to us through the gift of prophecy. Dievs runā uz mums pravietošanas dāvanu. God puts the thoughts and words into somebody's mouth, Tātad Dievs ieliek domas vārdus kādu mutē, and He speaks to everybody. un viņš tos izrunā priekš visiem. It can be through the word of God, Tas var būt ar Dievu vārdu or starpniecību, just a spontaneous sense. vai vienkārši kaut tā sajūta, kaut kas, ko jūs sajūtat. So if anybody has a word from the Lord, Tātad, ja kādam ir vārds no Dieva, as we meet here at this retreat, as we meet here kā in mēs this retreat, satiekamies šeit šajās rekolekcijās, please speak it out from the place, your place. izrunājiet to no savas vietas, kur jūs esat. Ask the Lord, Lūdziet Dievam, Lord, what do you want to tell us men in Aglona today? Dievs, ko tu gribi pateikt šiem vīriem šeit mums Aglonā šodien? We want to listen to you Mēs gribam klausīties uz Tevi, as your men, kā tavs vīri, your men who are set aside. kā vīri, kas ir nošķirti. We want to bring Aglona to your feet, Mēs gribam atvest Aglonu pie tavām kājām, all the men visus vīrus and the women un sievietes and the families. un ģimenes. Jēzus mīl, grēcinieki. Saka, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, es tevi sākastīgs savās ļoti augtās. Es aicinu lūko mūsu zemi, īpaši par Saeimas deputātiem un valdību. Vēlās, lai mēs sadalām katrs vienu par katru vienu Saeimas deputātu, katrs lūkos un jo, lai pieņemtu Dievas patīkams lēmums. Mīliet savus ienaidniekus. When you speak the prophecy, speak it a little loud, so that loud and slow, so everybody can hear it. Tad jūs izrunājat pravietojumu, sakiet to skaļi un lēni, lai katrs to var saklausīt. Man slāpst. Es redzu neskaitāmus mūžus priekšā, bet esmu salauzījuši, uzticēties.
Apstiprinājumi mīlēt tuvākos kā sevi pašu. Dalieties ar mīlestību. The Lord says, Dievs saka, the day of the Lord, kunga diena, and afterward un pēc tam I will pour out my spirit on all people. es izliešu savu garu pār visiem cilvēkiem. Your sons and daughters will prophesy. Jūsu dēli un meitas pravietos, Your old men will dream dreams. jūsu vecie ļaudis sapņos sapņus, Your young men will see visions. jūsu jaunieši redzēs vīzijas. Thus says the Lord. Tā saka kungs. Joel 2:28. Otrā vēsta, Joela grāmata. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Nāciet pie manas lūkšana rokām. Brothers, let us thank the Lord. Lord, we thank you Brāļi, for this pateicos wonderful jums, time paldies, with ka you. jūs Let it be šodien part of our lives. Esam And we jūs. bless you and we worship you. And we let us give the Lord a big thank you offering.